pret Rudzīti, nāc un Kogja un spēle var sākties. Uzreiz Krastiņš ļoti arī. Tas ir tā kā ir amatieru komentētāji, ja? Komentētāji amatieru, kas īsti, nu, tā kā, nezinu un saka, oi, un tie ir vārti! Rezultāts uz tablo 1-0, un tas ir neviens cits kā Roberts Petrovičs atklāja šī pusfināla skaitu. Labi spēlē Wolfa aizsardzībā, arī it kā kontrolē. Nu nav brīvo metienu līniju, un tagad Kārkls pats meklē vārtu. Un tie ir vārti! Renārs Kārkls, numur 91, apliecina to, ka ir viens no Tērvedes backshot mega līderiem. Hokeja komandā Valmiera, un vakar neguva vārtus, bet vispār gūst. Tur Riper vārtos 3-0, Tērved izvirzās vadībā, un šajā brīdī tas kļūst ļoti, ļoti bīstami Wolfiem. Laba diagonāla piespēle uz Rudzīti. Rudzīts iet zonā. Nu, Tērved, jo, Bēdziens un vārti! Tas ir neviens cits kā Dāps un Kogi, Rihards Paškausks. Kādu piespēli atdeva arī. Bet otro reizi jau kļūdās šajā vairākumā Tērvedes backshotā. Jā, bet tur galīgi viņi aizrāvušies. Nu, jau tagad izskatās, ka ir... Un vārti! Numur 93 jau mūsu pieminētais 427 reizes Lauris Racevs. Mazākumā. Labi izdodās nostāties. Un kā deva, nu tas ir Krūklīts. Viņš vienkārši ir faķirs šodien, un tikmēr tur pie vārtiem ir tā arī bija jābūt. Te jau vīri diezgan nopietni cīnās. Nedrīkst. Te jau bez ķiverēm uz ledus jau sit pa galvu. Bērziņam izskatījās diezgan asi nospēlēja Krastiņš pret Bērziņu. Un tas arī viss 19-0. 4-1 apsveicam Tērvedes backshots ar pirmo uzvaru pusfinālā entuziastu elites divīzijā. Es pilnīgi noteikti gribētu teikt, viņi ļoti labi uzsāk. Pirmais periods bija viņu gaismā, ļoti ātri sameta golu.